Šodien 8. vakarā visi gaida GPT-5 jaunā modeļa atklāšanu. Mums gan nav 100% skaidrība, kas tā notiks, jo viņi nav to oficiāli paziņojuši, bet vakar tika ielikts ieraksts, ka notiks noslēpmains live streams. Es vietā ir piecinieks, un tas ir šodien 8 pēc Latvijas laika, un tagad visi internets spekulē, ka tā atklāšana notiks tagad, jo par atklāšanu jau sen runā. Tad kāpēc cilvēki to gaida? Ar ko GPT-5 būs labāks kā GPT-4? Numur 1 kontekstu logu izmērs, jeb datu apjoms, ar kur ChatGPT var strādāt. 3,5 versijā tas bija 4000 tokenu, 4. versijā tas bija 32,000 tokenu, un 4. turbo tas bija jau 128,000 tokenu. Cik būs GPT-5? To neviens nezina. OpenAI kompānija joprojām to nav atklājusi. Bet cilvēki spekulē un diskutē, kas tas varētu būt. Šeit ir aptauja, kur cilvēkiem tika prasīts, kā viņi domā, kas būs šis kontekstu loks. Un ļoti plašs pārsvars, 68% domā, ka tas būs 1 miljons. Un kāpēc tā? Jo Google mākslīgam intelektam Gemini ir 1 miljons pieejamo tokenu, un tas ir lielākais kontekstu loks, kāds vispār šim mākslīgam intelektam ir pieejams. Un ir skaidrs, ka OpenAI jau sen uz to tēmē. Skatīsimies, kas sanāks. Miljons tokenu nozīmētu apmēram 700,000 vārdu vai arī apmēram 10 vidē izmēra grāmatas. Numur 2 tas labāk strādās ar rīkiem. Tātad rīki mums ir meklētājs, aģents, pārlūks, bilžu apstrādātājs, bilžu lasītājs, koda ģenerators, atmiņa, vairāku līmeņu analizators. Tā kā šis mehānisms izies cauri tam visām iespējām un autonomi pats izdomās, kur vislabāk šobrīd lietot, tā ka cilvēkam pat nebūs jāiesaistās, tas vienkārši dabūs labāko atbildi. Un numur 3 būs krietni gudrāks. Tātad mums nav precīzas informācijas katru dimensijas vai parametru skaits, kas tiks lietots, bet pēc Sama Altmana vārdiem tas ir daudz jaudīgāks risināt dažādas sarežģītas problēmas, tas labāk izprot, ko tieši cilvēks no viņa grib, un tas pieļauj mazāk kļūdas. Vēl vērts pieminēt, ka GPT-5 būs labāka atmiņa. Atmiņa parādījās jau GPT-4 kā eksperimentāla iespēja, ko varēja ieslēgt. GPT-5 būs jau iebūvēts iekšā pēc noklusējuma, un tas strādās labākā līmenī, tas spēs labāk atcerēties starp dažādām sarunām, kas tika runāts un kas ir aktuāls šobrīd.